No čau, čau, mani mīļie! Vēlreiz un vēl viena maza pasaciņa. Ienāk vēl viens lielāks kosmosa objekts. Ir konstatēts kosmosa objekts, kas ir daudz lielāks par mums jau zināmo, kas pārvietojās. Šis jaunais objekts pārvietojas tuvu mūsu Saulei un tādējādi atrodas jau mūsu Saules sistēmā, ienākot atkal no ārpuses. Nu, jāsaka tā, ja jau mums pilnīgi visu noslēpa par šo iepriekšējo objektu, nu tad par šo objektu arī diez vai mums kaut ko vairāk stāstīs. Atkal ir spekulācijas par to, kas ir šis objekts, un tomēr šķiet, ka tam piemīt faktiskas, it kā komētas īpašības. Un ir daudz vairāk kosmosa objektu, ko tagad gandrīz katru dienu redz debesīs virs mūsu planētas gan profesionāli, gan amatieru astronomi. Un ir jāsaprot, ka mūsu planētai Zeme, paceļoties augstākā vibrāciju līmenī un uztverot milzīgu enerģijas daudzumu no dažādiem kosmiskajiem avotiem, kā es jums to esmu teikusi, ir tikai dabiski, ka debesīs tiks atklāti arvien vairāk objektu, un tā ir informācija, kas rakstīta tekstos kopš seniem laikiem. Un tagad tas notiek vairāk nekā cilvēce kopumā to viegli var aptvert. Tāpat kā mēs uz Zemes redzēsim arvien vairāk smalkā plāna objektu, tāpat arī debesīs mēs redzēsim vairāk objektu. Tas ir likumsakarīgi. Un seno mācību teksti, par kuriem daudzi, iespējams pat lielākā daļa cilvēku nekad nav dzirdējuši, un tāpēc, protams, viņi tos nav lasījuši, kā arī pamat iedzīvotāju pravietojumi, kuri ir tikuši ignorēti, būtu jāzina, jo tajos ir daudz pārsteidzošu zināšanu, kas dīvainā veidā atbilst notikumiem šajā paredzētajā laiktelpas kontinuumā, nepārtrauktībā. Tātad par visiem šiem te senajām zināšanām, ja? Tas ir gan Ēģiptes, gan Indijas, gan Amerikas pamatiedzīvotāju, indiāņu, gan Dienvidamerikas pamatiedzīvotāju, maiju, inku. Tie bija stāsti, vismaz, es zinu, ka es jau kopš bērnības mīļākais plauktiņš grāmatu skapī bija par zinātnisko fantastiku, ko es lasīju pēc kārtas visu. Un šobrīd arī ir skaidrs, ka Žils Verns, ko viņš ir aprakstījis pa ceļojumu uz Zemes centru, ka Zemē iekšā ir milzīgi tukšumi, kuros dzīvo dažādi pārstāvji, lielākoties mums labvēlīgi, bet ir jāsāk saprast, ka tas, kas ir rakstīts šajos visos senajos rakstos, ka tur ir ļoti liela daļa patiesības. Un tas ir tas, kas notiek šajā brīdī. Un tas ir jāsāk pieņemt. Un tehnoloģiskās ierīces ir atklājušas ļoti neparastus notikumus, jeb parādības kosmosā, un daudzos gadījumos šīs pašas tehnoloģiskās ierīces nespēja pilnīgi precīzi novērtēt šos kosmiskos notikumus.
jo paši notikumi ir tik spēcīgi un neparasti cilvēka izpratnē. Un dažreiz cilvēka zemes ego atsakās atzīt, ka ir un ir bijušas būtnes no citām planētām un galaktikām, kas ceļo pa debesīm ap Zemi un arī nolaižas uz Zemes. Un tomēr senie teksti ziņo par daudzām vimanām, par viņu dažādiem veidiem. Sanskritā vimana nozīmē kuģis. Tie, kas pirmoreiz dzird, metat šo vārdiņu internetā un meklējiet rokā informāciju. Tādi ir ļoti daudz. Tātad senie teksti mums stāsta par dažādiem šo vimanu veidiem, kas ir lidinājušies virs mūsu planētas un arī nolaidušies uz mūsu planētas, uz Zemes pirms eoniem. Patiesībā daudzas no Indijas tempļu augšējām daļām ir veidotas kā senie kuģi. Tad, kad es sen jau lasīju par vimanām un skatījos internetā par tām, un meklēju rokā dažādus rakstus un grāmatas, es vienmēr brīnījos, ka, nu, piemēram, ir mūsu dienvidu valstīs tempļu kompleksi, kur katram, nu, kaut kādam laukumam stūros ir, nu, tādas stievas garas kolonnas ar spiciem galiem uz augšu slīpiem. Un man likās, nu, kā cilvēki var neredzēt, ka faktiski tie ir kosmiskie kuģi. Un Indijā tas ir vēl raksturīgāk. Un meklējiet rokā, Indijā ir daudzu vēdu grāmatas, kurās ir aprakstītas šo kuģu schēmas uzzīmētas, kā viņas darbojas, kā viņas izskatās, un šie veidi ir ļoti dažādi. Tie nav viens vienīgs vimanu veids. Meklējiet rokā senās pasaciņas. Tur arī ļoti daudz kas ir stāstīts. Un pēdējās desmitgadēs ir spriests arī par būtnēm no citām kosmosa vietām, kas sazinās ar augsta līmeņa gan politiskajiem, gan pifpafiņu amatpersonām uz Zemes. Un daudzi cilvēki, kas ir iesaistīti dažādos ar šo jomu saistītos pētījumos, ir atzinuši, ka pastāv šādi kosmosa kuģi, kas atrodas īpašās vietās, kas ir aizliegtas vispārējai cilvēcei. Un cik augstprātīgi no cilvēku puses ir domāt, ka viņi ir vienīgās saprātīgās būtnes visā Saules sistēmā un visā visumā. Es te gribētu pielikt no sevis. Respektīvi, ja jūs apsējiet lauku ar graudiem un izaug vārpas, šie stiebri, un būtu naivi iedomāties, ka pa visu lielo lauku, kas ir apsēts, būs tikai viens stiebriņš ar vārpu un sēklām. Nu, tas ir tas, kas notiek šobrīd kosmosā. Un ko mūsu akadēmiskie akadēmiķi saka, nē, mēs meklējam un meklējam un nevaram atrast nevienu planētu visā visumā, kur vēl būtu kaut kāda dzīvība vai vēl būtu saprātīgas būtnes. Nu tā, draugi mīļie. Zeme, lai gan skaista planēta, ir tikai mirdzošs punktiņš plašajā kosmosā, daudzo citu planētu, sauļu un mēnešu vidū.
Un tādējādi tā ir tikai viena no vietām, kur apdzīvo saprātīgas dzīvības formas. Viena no. Un drīzumā atklāsies arvien vairāk par notikumiem kosmosā, informācija tātad, un tā saturu liela daļa cilvēku būs šokēta, atklājot, ka, lai gan viņi uzskatīja, ka ir tikai zinātniskās fantastikas, kaut kādas TV sērijas, šovi, filmas, un tas pastāv kā jautra izklaide, visi šie daudzie cilvēki būs šokēti, ka uz, tas, kas tika uzskatīts vienkārši par izklaidi, izrādīsies, ka pastāv reāli. Un laiktelpas kontinuumā pagātne, tagadne un nākotne ir savstarpēji saistītas, un to dimensijas ir aktīvas. Tās neveido, tās veido tā saucamo Akašas ierakstu, jeb Akašas hroniku. Par to tikko bija minēts par šiem ierakstiem arī iepriekšējā pasaciņā no Aštara pavēlniecības. Un tiem, kas tagad ir izbrīnīti, ar ieplestām acīm, vai ir apjukuši, vai saraukuši uzacis un noliedzoši savilkuši seju un purina galvu pa labi, pa kreisi. Atbrīvojiet saspringtos sejas muskuļus, dziļi ieelpojiet un atzīstiet, ka jūs nezināt visu un esiet atvērts jaunai informācijai. Mērķtiecīga cilvēces programmēšana dažādās jomās tuvojas noslēgumam. Un tam ir jānotiek, lai iestātos jaunāka juga, jeb laikmets. Arī par to mēs esam runājuši te dažās pēdējās pasaciņās, kurā arvien lielāks cilvēces procents tiks augšu celts apziņā. Tāpat kā zeme tiek celta augstākos esamības stāvokļos un tādējādi lielākā garīgajā un intelektuālajā, dziļumā jeb plašumā. Tā, draugi mīļie, tā tad ir, lai jūs spētu par kaut ko spriest, ir ļoti daudz pašam jālasa, jāmeklē informācija un jāgrib šo informāciju uzņemt. Pretējā gadījumā nekas nenotiks. Ja jūs stāvēsiet ar visām četrām pretī jebkurai jaunai informācijai, un tāda šobrīd būs katru dienu un ļoti daudz, tad jūs tur arī paliksiet stāvot. Ir jāiet līdzi laikmetam. Un laikmets nāk, un mēs jau esam uz nākamās jugas sliekšņa, kā es jau jums teicu, un tur jau ne tikai 25%, bet jau līdz 50% cilvēku būs ar šo paplašināto apziņu. Neesiet starp tiem, kas paliek aiz svītras. Ko, draugi mīļie, kā jūs redzat, viss notiek. Smaids sejā un gaišas domas.